Agnes, es zinu, tev kā kino muzeja vadītāja ļoti sāp sirds par Saeimas lēmumu uzlikt obligāto dublējumu filmām televīzijā, kas nav Eiropas Savienības valodās. Ko tu saki par šo? Jā, man kā cilvēkam, kas uzauga Arsenālā, kas gāja uz Arsenāla kinofestivāliem, skatījās dažādas filmas, oriģināla valodā ar tulkojumu austiņās, bet oriģināla valodā, protams, ka man par to sāp sirds, jo kino ir globāla māksla, kino top dažādās pasaules valstīs un dažādās valodās, un to atņemt, lai aizstātu ar visticamāk paviršu tulkojumu. Tā ir mākslas cenzēšana pēc būtības. Tā ir ārēja apstākļu iejaukšanās mākslas saturā. Un, attiecīgi, tiek cenzēta arī ukraiņu valoda, norvēģu valoda, īslandiešu valoda, nemaz nerunājot par Āzijas valodām. Bet tas, ko saka Nacionālā apvienība, kas šo virzīja, un konservatīvā koalīcija, kas šo atbalstīja, ir, ka tas stiprinās latviešu valodu. Vai tiešām tā ir? Man šobrīd ir ļoti grūti saskatīt, ka tas tā varētu būt. Tīri tāpēc, ka nevienam jau nav naudas tam. Šis ir dārgs process, ieskaņošana, dublēšana ir dārgs process, un visticamāk to šodienas apstākļos uzticēs darīt mākslīgam intelektam, un mums būs ļoti, ļoti pavirši tulkojumi. Un mēs jau šobrīd redzam šos ļoti paviršos subtitrus dažādos mēdījos, filmām, un tas nekādā gadījumā nestiprina latviešu valodu, jo tie ir neprecīzi tulkojumi, kas izplata tiešām sliktas valodas formas.